Siguldas svētku laukumā nedēļas nogalē cilvēki ar iepirkumu maisiņiem, no kuriem sprauc ārā dažādi izmēri stibiņas un zaļas lapiņas, redzami ik uz soļa. Stāties pretīm vilinājumam, iegādāties kādu stādiņu un parušināties zemē, īsti latvieši nav spējīgi. Gan stādīt, gan skatīties, gan pirkt. Jaunu uzzināt. Vai vispār variet sevi saukt par tādiem dārzkopiem, dārzu mīlētājiem, jeb gribiet sākt kaut ko tādu? Māja ir pašam, tā kā kaut ko mēģinam veidot paši. Pilnīgi, redziet, vienkārši uz nervu pamatu iepirkāmies. Ļoti patīkami un neesam nekādi dārznieki. Pusi uzdāvināsim. Uz tradicionālo Latvijas stādu parādu šogad sabraukuši un pat salidojuši 138 stādaudzētāji. Viss kā viens viņi atzīst, ka interesi par iespēju ko pašiem izaudzēt tikai pieaug. Un es esmu īpaši priecīgs par jaunajām ģimenēm, kas nāk tiešām, kur ir ieguvuši savu zemes pleķīti un sāk visu no nulles un nekautrējas prasīt padomu. Lai gan piedāvājumu klāstā ir arī daudz un dažādu košumu krūmu, starp kuriem atrodams arī īsts pērlis, lielākā interese ir par ēdamām lietām. Mēs esam pabraukājuši pa Latviju. Katrā vietā tas stādu pieprasījums atšķirās. Šeit konkrēti ir vairāk kauliņkoki, respektīvi plūmes, ķirši, pērk arī ābelītes, ogulājs ļoti pērk. Speciālists skaidro, ka šī latviešu nacionālā iezīme ir nevien praktisks, bet arī psiholoģisks palīgs cīņā ar ekonomisko krīzi. Jo kamēr tu ar visām 4 esi savā dārzā, kamēr tu kop tos augus laisti, skaties, kā viņi aug zaļo un zied, tikmēr tu nedomā par to, kāda tur tā krīze, cik viņa ir smaga.